Baltūsis. Zaķu bērni bieži spēlēja veikalu, kā visi bērni. Savu reiz bija pārdevēji, savu pircēji. Tā viņi spēlējās, kamēr paaugās un izklīda kurais. Vecajā vietā pie šaura, zālaina meža celiņa, pa kuru jau sen vairs nestaigāja divkājainie miera traucētāji, palika tikai zaķēns Baltūsis. Kad vecāki bērniem vārdus deva, par Baltūsi viņu nosauca tādēļ, ka viena ūsu spalva viņam bija balta. Viņam par visu vairāk patika pirkt un pārdot spēli, tādēļ viņš izdomāja: atvēršu veikalu un nodarbošos ar pārdošanu, jo Baltūsis gluži prātīgi sprieda, ka jāstrādā visiem, arī zaķiem. Nolēmis veikalot, Baltūsis sāka sparīgi domāt un nosprieda tā: veikalā galvenais ir izkārta, tai jābūt pievilcīgai, daudzsološai. Šāda atziņa iesvēla Baltūsī ugunīgu tieksmi darboties. Viņš skraidīja pa mežu un meklēja kaut ko noderīgu izkārtnē. Pēdīgi atrada rastu kritušu bērzu un noplēsa tam lielu baltu mizas sloksni. Rakstām rīka zaķim nebija, tādēļ viņš skrēja atkal. Pēdīgi uzdūrās vietai, kur meža strādnieki bija kurinājuši uguni. Tur atradās nodegulīši ar oglēm galos. Baltūsis pacelāja vienu, otru, trešu, paņēma apdegušu bērza zariņu un augšņu rungulīti. Viņš bija gudrs zaķis, jo zināja, ka visrakstīgākā ir lapu koku egle. Un tā Baltūsis jaukajā meža šalkoņā uzrakstīja uz punktēnās tās: visādu preču veikals ar laipnu apkalpošanu visiem ļoti cienījamiem meža iemītniekiem. Pēc šīs lielās rakstīšanas Baltūsis bija pārguris un atlikušo dienas daļu nogulēja sūnās kā miris. Pēc tam 3 vai 4 stundas nepārtraukti ēda zaļumus. Otrā dienā, līdz ko no lapām un papardēm bija nobirusi rasa, Baltūsis celiņa malā uzstādīja izkārtni un ilgi priecājās par tās pievilcīgo jaukumu. Te par nelaimi pienāca gulēt neaizgājis ezis. Staigāja saīdzis, eži vienmēr izskatās saīguši. Ap Baltūšu izkārtni un pēdīgi noprasīja: kur preces? Baltūsis apjuka un nezināja, ko atbildēt. Ezim nakts staigulim gribējās gulēt, tādēļ viņš negaidīja, kamēr zaķis apdomāsies, tikai pikti izmeta: kad grib tirgoties, tad vajag ar ko tirgoties, un ielīda papardēs. Zaķis pakasīja ar pakaļkāju ausi un atskārta, ka viņam pat tiešām ir tikai izkārtne, preču nekādu. Tolaik, kad viņš ar brāļiem un māsām spēlēja veikalu, neko īpaši gādāt nevajadzēja. Bērza zariņu atlūzums bija lielisks, burkāns, raspodiņa ķepiņa, kāposlapa, āboliņa trejlapītis, tepat uz lauka noplūcams, zaķskābenes visapkārt, bet tagad vairs nebija pa jokam. Ja jau izkārtne izlikta, tad vairs nav spēlēšanās. Baltūsis aizcielpoja gādāt preces, saplūca baltābola pušķīti, zaķskābeņu sauņu, nograuza mežābels atvasīti. Uz celiņa atmuguriski atkritusi ķepurojās vabola, paņēma arī to. Ar precēm māju steidzot, ieraudzīja beigtu peli. Varbūt arī tā ir prece, zaķis domāja, un ar nepatiku saņēma peli aiz astes un aizvilka pie izkārtnes. Tā Baltūsis nopūtās pusbalsī. Tagad veikals ir pilns. Atpūtīšos un sākšu tirgoties. Viņš atlaidās sūnās, bet līdz miegam netika. Kaut kas viegli, bet visai uzstājīgi sāka sist pa veikala izkārtni. Baltūsis uztrūkās un pagurēja bailēm. Izkārtne stāvēja lapsa. Skatījās viņā ciešām un savādām acīm un rādījās aizdomīga laipna. Ko es redzu? Labs brīnījās ar mīkstu mēli. Tu, Baltūsīt, esi atvērs veikalu? Jauki, jauki. Ko tu man piedāvāsi?
Baltūsis negribēja trīcēt, bet savādās bailes lapsas tuvumā viņā likās bija iedzimtas. Viņš nespēja parunāt, tikai skatījās platām, stingām acīm uz gaužām laipno pircēju. Tā, lapsa pievērsa dīvainas acis baltūšu precēm. Tu tirgojies, tas ir labi, tirgoties vajag, bet ko tu man piedāvāsi, vai nedzirdēji manu vaicājumu? Baltūsis pārlaida acis savām precēm. Nebija ko lapsai piedāvāt, varbūt vaboli, bet tavu nedienu. Vabola bija aizrāpojusi pa zāli prom. Varbūt jūs, cienītāji, ņemsiet spēli, Baltūsis sadūšojās. Ak, to lapsa sacīja saldi. Vai viņa nav mirusi? Man liekas, ka viņa vairs neelpo. Tā nav nekāda nelaime, Baltūsis gribēja iebilst. Taču mute neklausīja. Lapsa pievirzījās tuvāk un iesita viņam ar ķepu pavēderi. Kāpēc tu, censonīt, tāds stīvs? Tirgotājiem jābūt izveicīgam un mutīgam. Pasaki vismaz, ka tu man kaut ko pagādāsi. Lapsa vaicāja un skatījās zaķī tik spožām acīm, ka viņam skrēja šermuļi pa visiem kauliem. Tagad jāsola it viss, Baltūsim iekrita prātā. Rīt, cienītā, no paša rīta jūs varēsiet izvēlēties, kas vien jums patiks, viņš solīja. Nu, lai tā būtu, Laps atkal iesita Baltūsim pa vēderu, un viņa acis it kā izkusa laipnībā. Lai tā būtu, pagaidīšu manu veikalnieciņu. Starp citu, gribēju vēl pavaicāt, vai tev ir patents? Kā jūs, cienītā, sacījāt? Baltūs iztrūcies vaicāja. Atļauju, dārgumiņ, es vaicāju, vai tev ir atļauja tirgoties? Es melošu, citādi viņa mani pazudinās, Baltūs izlēma. Ir, viņš izdrabināja, man ir visi papīri. Nu, redzi, kāds tu jauks. Labs apņēma viņam pleciem un it kā aiz mīlestības iekodausīja. Tā tad līdz rītiņam, tā. To pelīti es pavilkšu tālāk no veikala. Tā nav ēdama, tā jau smaka klāt. Es tev iesācēju mazliet palīdzēšu sakopties. Lapsa paņēma peli un cēli ienira krūmos. Ej, Baltūs izdves, esmu ieķēpājies, nebūs labi. Lapsai acis kā iesmi un balss kā medus. Kaut kas jāizdomā. Bet vispirms drusku jāatpūšas. Tādi uztraukumi nogurdi ir. Tomēr Baltūsis pie atpūtas netika, līdz ko viņš nolaidās sūnās, kāds sāka baismīgi aurēt. Kas te ir? Kas te nolikts ceļa malā? Baltūsis uztrūkās no snaudas un uzmet skatienu veikalam. Pie izkārnes parādījās vilks. Kas tas ir par raibumu? Viņš niklojās un sita ķepas tik stipri pa tāsi, ka tā locījās un plaisāja. Kā visi vilki, viņš nedienu nebija gājis skolā, tādēļ nemācēja ne rakstīt, ne lasīt. Tā, ir izkārtne. Es atvēru veikalu, Baltos izmocīju. Vilks ieraudzīja zaķi, sāk klaktināt zobus. Tev ir veikals? Tad dod gaļu. Es tev tūliņ apēdīšu, ja nenoliks man priekšā gaļu. Tās ir beigas, Baltūža galvaņā pašķīlās vārga domiņa. Tomēr zaķis mēģināja glābties. Ar gaļu cienītais ir paplāni, viņš centās vilku nomierināt. Gaļas ir maz, bet jums, cienītais, es sagādāšu. Kas jums labāk garšotu? Pēle vai vārde? Ko? Vilks ierēdzās tik briesmīgi, ka kokiem nodrabēja lapas. Tu par mani smejies? Tu uzdrošinies man piedāvāt pēles un vārdes? Ho, tad jau zaķis 10 labāks. Nāc. Nē, cienītais. Baltūs iesaucās. Pakausim aiz bailēm trīcot. Tagad nav zaķu ēdamais laiks. Es jums, cienītais, rīt pārdošu aunu. Vilks nostiep un aplēzījās. Auns ir dikti labs. Labāks nekā zaķis. Bet kur viņš ir? Kad viņš būs? Lai sagaidītu rītu, man kaut kas jāuzkož. Vai tu nedzirdi, kā mans vēders rūc? Gaļu! Es tomēr apēdīšu tevi. Labāk zaķis šodien nekā auns rīt.
Baltūzis gribēja lūgties, lai viņu pažēlo, taču atskārta, ka tas būs veltīgi, jo vilki nepazīst žēlastību, un viņiem nekad nevar izskaidrot, ka otra dzīvību nedrīkst apēst. Tādēļ Baltūzis metās uz pēdējo cerību. Cienītais, viņš sacīja, bez sinepēm es nebūšu gards. Atļaujiet man aizskriet pēc sinepēm. Jā, vilks atļāva, atnes sinepes ātri. Baltūzis skrēja, kā pelēka bulta prom pa kadiķiem, mētrām un papardēm, ko tik kājas mācēja. Pa brikšņiem drāžoties, pelēkais kažociņš pazaudēja dažu labu kušķīti. Aiz kaut kā spītīgās aizķērās un izrāvās arī baltā ūsas palva. Toties Baltūzis pats palika dzīvs. Kad atrūka elpu un kājas vairs nejaudēja cilāties, viņš noslēpās kuplās mēliņu mētrās un gulēja kā bez dzīvības. Kaut cik atguvies, uzmeklēja zaķskābenes un ēda vakariņas, kamēr uzausa rīts. Dienas gaismā viņš sāka sparīgi domāt un nolēma, ka turpinās tirgoties, jo taču viņam bija pieredze. Viņš palūdza meža valdē atļauju atvērt veikalu un sāka gādāt visu, kas veikalniekam nepieciešams. Vispirms tāli redzama izkārtne. Šoreiz Baltūzis uzrakstīja zaķu veikals, tikai veģetāras preces. Veikals plauka un veikalnieks iemantoja cieņu. Kaut gan viņu ūsās vairs nebija baltās spalvas, viņi visi tomēr dēvēja par Baltūzi veikalnieku.